Lēnām gatavojamies nākošajam kārtējam šī gada ceļojumam. Izbrauksim rīt no rīta agri. Pēc tam brauksim ar 2 kemperiem šogad. Bet tā sanāk, ka neizbrauksim reizē, bet pirmdienas vakarā satiksimies kaut kur Polijā. Tas ir plāns. Tāpēc, ka svētdien man visu dienu būs jāstrādā, droši vien kādā Polijas kempīgā. Tā būs jauka foršā kanniņa. Jā, un otrs kemperis mūs pievienosies pirmdienas vakarā, un tad mēs turpināsim tālāk ceļu kopā. Tagad visu pēc saraksta pārbaudām, visas atvilknes. Te ir tādi saraksti sadrukāti, kur kā rā. Mums interesanti sanāca to mikroviļņu krāsni pastāstīt. Pagājušajā ceļojumā mums viņa sadega. Pārstāja darboties, tāpēc, ka bijām sakrāmējuši pārāk daudz, mēs tur laikam visādus cepumus un tā tālāk, viņš tur neventilējās un nosvila. Bet tā bija 15-litrīgā mikroviļņu krāsnes un, kā izrādās, šausmīgs deficīts, kuru vairāk ir pārstājuši ražot nekur pasaulē. Jā, 15-litrīgās neražoja, tikai 20-litrīgās. 17 izmērs, man liekas, viņas augstas ir. Lūk, pasūtīju no AliExpressā, gaidījām kā 2 mēneši, samaksājām ļoti lielu naudu, pa muitu vien bija pāri pa 100 eiro. Un pirmajā ieslēgšanās reizē kemperī viņi nodega atkal. Un tam mēs atkal esam bez mikroviļņu krāsnes. Lūk, bet es nopirku cepešu krāsni, tādu, kas der mūsu plauktiņām. Cepešu krāsni. Viņa pat ir mazāka, pat ir vieglāka. Cepešu krāsnes. Bet cepešu krāsni ir viens mīnus attiecībā pret mikroviļņu krāsni, jo cepešu krāsnes karsē ap sevi gaisu. Un, ja vai kaut ko nelielu tur uzsildīt vajadzēs, tad mēs varēsim atstāt to cepešu krāsni iekšā. Ja ne, tad jāņem ārā, vai nu jāliek te uz tā stikla, vai vispār ārpus kempera to cepešu krāsni jādarbina. Gribēsim cept vistiņu, ārā cepsim. Jo tāpēc, ka viņu karsē visapkārt ļoti. Un tas ir mikroviļņu krāsnes priekšrocība, ka tas siltums ir tikai iekšpusē. Greisā, vidējā, greisā atvilkne. Vidējā labā, augšējā kreisā, apakšējā labā. Par katru atvilkni aprakstīts, kur kas jābūt. Daudz nopirku? Ir. Ieliku? Jā. Asais nazis. Jā. Viņš nav aiznesi prom? Ir. Asais nazis ir. Balto uzasināju. Jā. Dārzeņu mizojamais nazis. Ir. Kas tas ir? Kurš? Šitas. Ir. Mazais nazis, sarkans jāuzasina. Ir. Sarkans, bet balts. Jā, sarkanā krāsā. Labrīt, tūlīt izbrauksim šodien savā šī gada pirmajā lielajā ceļojumā, bet vispirms nosvēršu, cik tas viss sver. Man ir tādi svariņi, šādi te. Tad cik sver kemperis un cik sver piekabe. Piekabē ir mocis, velosipēdi, šādi te. Interesanti. Cik mēs pārsniegsim 3,5 tonnas. Un tā, priekšējais labais ritenis. 729 kg. Un tā, man liekas, ka svēršanas rezultāts samērā labs ir. Kemperis sver 3664 kg. Tātad 3664 kg. It kā pārkāps ir 164 kg tikai. Bet, jāņem vērā tas, kad es svēros 4 reizes, es katru reizi sēdēju pie stūres, bet īstenībā vadītājs 1 reizi ir jāsver. Tātad pārkāpums ir tikai pa 164 kg. Un piekabe 775 kg, bet īstenībā piekabe ir 1300 pilnā masa. Tas nozīmē, ka piekabe ir ļoti normāla, pa kādiem 70% pielādētā. Bet vēl viena neobjektivitāte. Piekabe daļēji spiež arī uz kemperi virsū.
jo viņi sakrāmēta tā, kad tas piekabes āķis uz leju tiek spiests. Nu, samērā labi. Tātad, ja pārkāpums ir tikai 164 kg, tas pat varētu būt kļūdas robežās. Man liekas, katrā valstī nē. Laikam Šveicē bija, kad soda no 1 kilograma, Vācijā bija kaut kādi 5% vai cik tur drīkstēja būt vairāk. Nu tā, kemperis ir pielādēts, ūdens tīrais ir kādi 180 litri, zupas katls nav atnests vēl, tie būs vēl kādi 3 kilogrami klāt. Mēs brauksim. Jūs brauksiet? Nē, es mēģināsim jūs dzīt. Ir kāds 14. jūlijas. Jā. Natālija, 14. jūlijas un sestdiena. Svētdiena. Svētdienas vakarā tad mēs būsim pie Augustovas. Svētdienas vakarā. Pirmdien no rīta jūs izbraucat. Un pirmdien vakarā mēs Jā, pirmdien vakarā mēs tiekamies. Atstumsiet. Nu, mēs atbraucām, iestājāmies tādā kempingā. Nu, tā mēs te ierūmējāmies. Izdomājām, ka piekabi jāatkabina nost. Tepat tās sākās bērnu laukumiņš. Uz 2 dienām rūteri man savu iedeva. Tūt iespraudīšu 220 voltos būs